Nevis piedzīvojumiem, bet mēs esam atbraukuši uz Gdaņsku Polijā. Es vēl neesmu redzējis pašu labāko, kas ir šajā dzīvoklī. Tuņi pietaupīsim, iesim paskatīties, un tad mēs jums pastāstīsim, kādi piedzīvojumi mums gadījās un kā iztērēt 100 eiro principā nedrot absolūti neko. Super ātri dzīvoklīšu tūri. Mēs samaksājām 210 eiro pa 3 naktīm. Un pats labākais, kā es to minēju, ir skats, kurus jums to arī parādīšu. Tad mums šeit ir virtuves zona. Dāvs jau teica, ka tur kafija ir, tējiņa. Jā, parādiņš. Super, bet ir arī kapsulas? Nav, jā. Domāju, ka šādi nosūcēji, kas izstās pēc boiler. Arī ir boilers, kas to zina. 2 vienā. Un tad te ir viesistabas zona, tad studio tipa dzīvoklīts, viss vienā ar gultu, bet skats ejam ārā. Tā. Ak, Dievs, cik skaisti! Wow! Wow, milzīgi teres, kas iedomājos vasarāt vienkārši būtu fantastiski, ne? Jā. Un eglīte, pasties, mums pat ir eglīte. Wow, man reāli trūkst vārdu. Daudz labāk nekā bildēs, un dzīvoklīts arī īstenībā ir daudz labāks nekā bija bookingā. Ak, Dievs, es esmu happy. Man doņa aizmirsīsies arī visu mūsu piedzīvojumu, kas nebija vajag foršie. Es miršu, ka mums taču ir arī vannas istab loģiski. Kas tas tāds ir? Tā silverfish, vai kā viņi saucās no kanalizācijas, kas koina ārā. Ui, nē. Ok. Nu, vannas istab jau jauka, neskaitot papildus vīrniekus šeit. Tātad mēs visi forši nosēžamies. Lidojums bija tikai stunda. Super īsti. Stundu nokavējās un stundu lidoja. Paldies, Rainēd. Kā ir tā jādzīvo, diemžēl mums pēdējā laikā visu laiku kavējās lidmašīnas. Man visi kavējās vienmēr, jā. Jā, un tad nopriecājamies par to, cik vienkārši ir atrast autobusu, kas iet no lidostas uz pilsētu. Zila līnija uzzīmēta, tikai saka līnija, viss kārtībā. Un dodies, un atradām uzreiz arī automātu, kurā nopirkt bija 4 zloti ar kaut ko, viss super atriekām priekšā autobusā, priecīgi braucam. Nevaram sagaidīt, kad nonāksim pilsētā un kontroli. Nu, es jau tā, ok, mums taču biļets viss kārtībā. Man ļoti lepni viņus ir. Jā, es jau tā dod, tā kā, redz, ka mans biļets. Un man atbild, ka biļets nav nokompostrēts. Un tad tikai ierauki ir tāds kompostrējumais aparāts. Jā. Jo tagad mēs iekāpām iekšā, mēs kaut kā... Nepasījāmies. Pat tā vienmēr ir, kad izkāp no lidmašīnas, tu esi tāds nedaudz... Nu, mēs iekāpām pēdējās sekundēs autobusu uzreiz pienāca, kamēr mēs pirkām biļetes, un mēs neesam sen braucis ar autobusu, pāris aizmirsis par tādu kompostrēšanu. Jā, tieši tā, mums tāda kompostrējumā jau sen nav Latvijā, un rezultātā mums pasaka, ka katram 200 zlotu sots. Man no sākuma es nevarēju ātri galvā pārēķināt, cik tas ir eiro. Man kāds kaut 20 eiro, tā kā, ok, nu, kā ir tā jādzīvo paši apmēram vainīgi, ka nepamanījām. Tā sajūta nebija baigi patīkamā, tā it kā mēs būtu kaut kādā Iedomājieties standarta kontrolas čuvaks, jūs varat iztēloties, kāds viņš apmēram bija. Bet kurš runāja ļoti labi angļu valodā, kas nozīmē to, ka viņiem tā ir ierasta praksa tajā līnijā. Ķert turistus, kuri nav bijuši apģērīgi pirmajā sekundē, iekāpjot autobusā. Tā kā mēs samaksājām 100 eiro nu patās. Tā vienkārši. Tā kā visur, kur es esmu redzējis, vienmēr turistiem ir kaut kāda atlaidīta vai... Jā, un tad vismaz kaut cik saprotoši, bet... Bet tas izstījās, ka ir atstrādāts, ka speciāli viņi brauc tais maršrutos un tos, kas nezinu, ķer. Tā kā tādas instalācija. Un es tieši domāju par to, ka mēs atbrauksim uz Gdaņsku. Reāli budžeta variants. Jā. Pirmajās 5 minūtēs aizgāja. Autobus maksāja tik pats, ka lidmašīna. Jā, reāli vispār biļetes samaksājām lidmašīnas biļetēm 130 eiro. Nu, mums arī mācīja pavisam noteikti. Jā, brauksim taks. Jā. Domāju, ka tagad mēs dodamies ielās un ēmēst, vai ne? Mēs jau vēl kādu tirdziņu pa ceļam ieķert arī paskatīties. Tu esi gatavs pieragiem?
Perogiem? Es nezinu, kā pareizi viņas izrunāt. Nē, es esmu gatavs klasiskajiem mēģinām, taču zinu, ka es nekad neko nemēģinu. Kas ir klasiskais ēdēt dāvi izpratnē? Pīca, pasta, makaroni. Bet tie ir pelmenīši pa lielam. Tas arī tas, ko mēs dažreiz ēdam mājās. Par karbonādi, jā. Nu, lūk, tad zināšanai šādi izskatās dāvja klasika, vai ne? Itāļu virtuve. Un es... Man viss bija absolūti pilns šodien, tā kā... Piektdienas vakarā, jā. Nevarētu aiziet kaut ko citur. Arī bija pilns. Bet pabeicās beigās, jā. Labrīti, otrajā dienā. Mēs dodamies meklēt brokastis. Mēs paliekam pašā Vecpilsētas centrā pie pašas baznīcas. Jā, vajag labā vieta. Un izskatās, ka mums brokastu vieta reāli pārielē. Nu, mēs vienkārši bijām pārāk slinki, lai kaut ko citu skatīties. Tur nebija super labas atsauksmes, bet tur izties ļoti garšīgi krosāni. Izties fajn, jā. Mēs izējām pa durvīm, un kafejnīca ir tur. Dēv, tev atkal ir paveicies, ne? Jā. Te ir 1,001 iespēja ar olu kulteni. Tieši tā, tas bija mans standartiņu. Klasika turpinās. Es jau pasūtīju eggs benedikt un šādi paskatieties, cik laba izskata krosāni un tev olu kultens standartiņš. Ekstrām un kvarša. Pie upes var just to mitrumu, ne? Nu, man vienmēr ir augsts, tā kā jā. Klausies, tātad šajā vlogmasā nebūs īsti tāds mazāks izaicinājums. Cik žēl, vai ne? Jā, zaudējums. Bet man ir padomā, ka mēs varētu izpildīt tādu nelielu bucket list, kas mums ir jāizdara šajā ceļojumā. Es ieaugšu sānā, jūs redzēsiet. Un viens no noteikumiem, ne, bet darbiņiem gan būs tev saistīts. Kurš tad būs man? Tev būs jāuztais bilde ar Ziemassvētku vecīti. Tā kā tavs uzdevums šajā ceļojumā ir atrast vēlams, nu plus mīnus īsti Ziemassvētku vecīti un uztaisīt viņu bildi. Mandara ar nosalvušu degunu skaitās? Es neesmu Rudolfs, ja? Pats skaistākais un iespaidīgākais ir tās dažādās. Es viņu sākšu par piparkūku mājiņām, ne? Nu, es nezinu, kāpēc viņas sauc par piparkūku. Tāpēc, ka tāds apcakinātas ir. Tādas šauras smukiņas, tādiem smukiem lodziņiem. Man ļoti atgādina Kopenhāgenu. Mēs bijām Kopenhāgenā pirms pāris gadiem. Ir bloks arī, starp citu. Droši noskatīties, tas bija mūsu pirmais tāds Ziemassvētku izbrauciens, vai ne? Viss, ko es atceros, ka bija tikpat augsts. Jā, tas gan. Izmantojam izdevību, lai ne tikai sasildītos, bet arī ienākt iekšā lielveikalā, tāpēc, ka svētdienās poļiem veikali ir ciet. Pačakot, tev vajag svāku žaketu atrast, vai ne? Jā, jo tas noteikti būs ļoti vienkārši. Bet, nu, varam pamēģināt. Klausies, mēs atradām svāku žaketas, ja? Nu, likās vairāk nekā mēs cerējām. Vai ne? Šitā samta varbūt, vai šitā tā? Tur baigais kronis vienīgi virsū. Tas gan šitā smuka ir ar to melno atloku. Tā nevar gan tāda izstāst pēc pidžamas droši vien. Ar šo tu viennozīmīgi izcelsies Alien Christmas. Kosmos 2000 video klips kaut kāds MTV. Vai ne? Nu šitā spīdīga vēl. Tad ir saptula. Bet, nu, props viņiem, ka viņiem vismaz ir jā, vai ne? Neparastām žaketēm. Mēs atnācām uz Mona Paradīzi uz Bath & Body Works. Tur ir vislabākās sveces un roktēm. Skatieties, cik skaisti ir tie dizaini. Tikai mēs atradām reāli vislielāko, kāds es redzējusi, suņu un kaķu mantiņu nodaļu Ziemassvētku stilā. Tā kā paskatieties, cik daudz, cik liela izvēle. Un tur ir kavalērīts. Esam minimāli iepirkušies, nopirkuši šokolādītes un saldaviņas, kas aiziet uz mājām, lai neatliktu to uz rītdienu un izmisumā nemēģinātu atrast kādu veikalu, kas strādā. Un tagad mēs aiziesim uz mīlestības tiltiņu. Tas ir Bridge of Love, jeb mīlestības tiltiņš ar atslēdziņām un paskatieties kādu skaistu skatu uz mājiņu un baznīciņu.
Ne? Lai aiziet pa citu ceļu mājās. Jā. Nebija tilta. Nebija tilta. Tas izstājās pēc tilta, kur mēs stāvam, bet viņš nebija. Jā. Un tad mums paveicās, jo tilts uzradās no debesīm. Super. Un montāžu sped up, Jā. kā tilts laižās lajā. Man tikai roka nosals turot. Jej! Un mana roka. Atnācām atpakaļ uz dzīvoklīti, jo tomēr visu dienu mēs skārām ārā. Un tagad es parādīšu maiziņu, kurā veikā mēs bijām skārā, vai ne? Eurospārā un parādīšu mazu holu ar to, ko mēs ietīksim mājās, kā dāvinas, piemēram, lūk šādas tas šokolādes trifeles, tad zaļā tēja viena mammai, čupa maniem brāļbērniem, princese, kaut kas riekst šokolādīt, if you know, you know, ja jūs man sakojat Instagramā, tad jūs zināsiet to, ka es jau ilgu laiku meklēju dažādas kaut kas riekstas alternatīvas, un šī pagaidām ir vislabākā, ko es esmu atradusi. Tādas te končiņas, košļenes, lūk šādas tā, šādas šokolādītas. Tā kā piperkūks ar šokolādi, jaņas sirsniņas, un, protams, vēl viena princese, jo tik ļoti man tās garšo, un tad vēl gribu pamēģināt lūk šādu te Jamaika. Instagram storijos variet gaidīt vēl vienu atsauksmi pēc kāda laika. Klausies, mūsu bucket lists pats nepiepildīsies no sevis, jā? Jāiet izsvītrot kaut kas, jā. Ejam uz tirdziņu. Kas Street Fightā jāpiedalās? Tu esi gatavs man vākt pēc tam? Es jau ceru, ka tu uzvarēsi. Protams. Es, protams, neesam vienīgie, kuriem tā ideja aiziet uz tirdziņu vakarā, vai ne? Tā ar to ir jāreikinās. Un šis pat nav galvenais. Ir cilvēku jūra. Tu novienies šim vecītam jautāt, vai? Atradu savu kandidātu madaršanas priekš tevi. Ok, ej. Ak, Dievs, cik sliek. Es nebija pārāk priecīgs, nevajag cilvēks dzer savu dzērienu, viņam piesēnās. Bet, nu, re, tur 1-0 manā labā. Jej, malis, vēl ātri izpildījis, negaidīju. Jā, redz, skaļi, kamēr karsts. Tieši tā. Klausies, atradīsim varbūt magnētiņu. Ja, nu, kaut kur tad tegan, jā. Te ir 1,001, jā. Es man liekas, šitais varētu būt īstais, bet kāda cena ir? Tas nav viņš. Tas ir 10 eiro. 10 eiro par magnētiņu, nopietni. Wow. Bet nu smuks viņš ir, ne? Piedēks, normāls, jā. Man patīk tur tas kaķītis, kurš guļ. Nu, no tādas Ziemassvētku tirdziņu romantikas te ir ļoti maz. Te ir nereāli daudz cilvēku. Vienā plūsmā, tā ka nav kur apstāties īsti pat nemaz, vai pat kaut ko redzēt, es teikšu, jā. Jā, te ir cilvēks pie cilvēka, tā kā sirds smucā. Ejam atpakaļ uz to maziņo, labāk. Tur bija drusciņ brīvāks. Ko tu saki? Jā, iesim tur atpakaļ. Mēs pat ir karuseles. Bet es nezinu, vai te ir jānāk citā laikā, vai pavisam noteikti citā dienā. Tad no viņa ārā, tev teikt, mēs esam plūsmā un viss. Ej. Mēs atgriezāmies uz savu mazo mīlīgo ieliņu. Jā. Un mums pirmkārt ir karstvīns. Zināšanai maksā aptuveni 4 eiro. Tāds spirtots klausies. Tur salai normāli viss iekšā. Jā. Un tad pierogi mums tagad ir jāpagaida, vai ne? Jā. Bet tā vietā mēs paņēmām, mēs jau iepriekš noskatījām tajā lielākajā tirdziņā tāds tā kā siera fritāts. Siera pelmenis kaut kāds saucās oscipeks. Ar dzērveņu mērci. Tas verdikts? Tā kā cepts kutinē vai siers? Ok, bet garšīgs? Nu, normāls, nekas īpašs. No 1 līdz 10? 6. 6, ok. Un tad dāvas paņēma vienkārši kartupeļus. Vēs, kad tas sieriņš bija uzliekt no viena, tā Jā. kartupeļus tā piebar normāli bļodu. Un maksā gandrīz tikpat. Jā. Tas nav ir sakošās. Stēpīgs. Kā man garšo? Siera un ievārījuma vai medus kombinācija, es teiktu, man garšo. Es dodu 7,5 no
no 10. Pierogi ir klāt. Paņēmām ar gaļu. Vasalais vai kodīs? Nē, pusi milzīgs. Tā kā beloša. Beloša? Es neesmu ēdis belošu. Tu iedomājies, ja kā varētu garšot? Pārbāstas pelnītas. Bet šis ir garšīgāks nekā to, ko es ēdu Varšavā. Tā kā, slikti prasītos krējumiņš un dillītis, ne? Jā, bet garša labi salīdzinoši. Jā. Pasies, mēs riktīgi esam drīzāk visu izpildījuši no mūsu saraksta. Šis bija liels veiksmīgs. Mans izaicinājums Madarai ir... Kāds tavs izaicinājums? Kas nozīmē? Tu man gribēji, lai es fotografējos ar Ziemassvētku vecīti. Jā, jo šogad ir Madaras izaicinājums dāvi. Jā, un tad Madarai būs jāiedzer kaut kādu degvīnu šotiņš te, lai sasildītos. Kur lokālajā kaut kādi uzlējumi. Es domāju, ka kaut kāda šļivka tieši būs Tu man vedīsi mājās, jā? Nu, tu varēsi viņu peisot, bet redzēsim, kā tev garšo kaut kāds šāds brīnums. Ok. Klausies, kur tu man liks garšot? Šļivku. Nezinu, kur no tām tā ir. Tā vidē plūmja, jā? Man neteica, ka viņi būs silti, klausies. Nezinājām, bet ziemā silts foršs un smaržos tad ir daudz labākā karstvīnas nopietni. Jā. Nu, pēc plūmītēm. Atklāj. Lūdzu. Tikai atceries, viņi karstu nedzer uzreiz visu. Mazmūtī? Jā. Labs? Ļoti labs. Nu tad bottoms up. Stiprs, nu, pa mazām mutītēm. Reāli garšo tā kā, es teiktu, ka garšo tā kā tēja ar, ko parasti jāgarlēja klāt vai vēl kaut ko. Melno balzām. Nē, balzāms ir kaut cik vēl garšīgs. Šis ir tāds stiprs. Labi, iedod man pagaršot. Ir kā cik 40 grādi vai ne vismaz. Tūl tam jāgaņ jau. Bet siltumiņš ielīst iekšā, es teiktu. No. Es tur pat nav 40 grādi, nav tik traki. Nu, beidz, es jūtu to siltumu riktīgo. Tiešām tikai tēga neiet garšām. Pēc, kur aiziet Dāvi draugs Ziemassvētku vecītis. Jautājums, ko viņš te vispār dara? Jā. Šis tāds pēc regulārā cilvēka vecīšu drēbēs. Mēs vēl paņemsim pa vafelē, vai ne? Ja man arī ieraudzīja, ka mazam bērnam bija vafela. Aiziet! Garšo pēc plasmas. Tu nopietni? Labi, nav tik traki, bet nav baga labi. Un samaksājām 4,50, vai ne? Par katru? Jā. Garšīgs ievārījums vismaz. Komerciālais, jēj. Bet kraukšķīgi, nav tik traki. Es dotu ballēs 6. Es vēl 4 noreiz neņem. Labrīt, 3. dienā. Daņskā. Pirmā lieta. Brokastis, vai ne? Šoreiz paņēmām tāds vieglāks brokastis, man ir avas pārsa putra ar auglīšiem un odziņām, un tev savukārt ir granola jogurtiņš. Jā, bet izstās tieši tāpatās. Izstās tieši tāpatās, un man būs pastājies kāds garšīgs krosāns ar maskarponu. Daņskā ir ļoti daudz muzeju. Būtu grāks uz kādu no tiem neaiziet, Vismaz vienu jāpaskatās, jā. Aiziesim atsvētzināt savus otrā pasaules kara zināšanas un aiziesim uz otrā pasaules kara muzeju, kas izskatās tā kā visiespēdīgākais no visiem. Pati muzeja ēka izskatās lūk šādi te. 2 tickets, please. That will be 50 zloty. Okay. Card, yes. 50 zloti, aptuveni 6 eiro vienu biļeti. Kopumā pavisam noteikti milzīgs muzejs. Tur būtu jāpat vairākas stundas, lai izlasītu katru šiltīti, bet bija ļoti iespējīgs daudz
interesantāks, nekā mēs to bijām gaidījuši, ne? Ļoti daudz informācijas, jā. Jā, un tur bija ļoti interesantās ekspozīcijas zāles, kurās bija tā kā tās ielas attēlotas, kā izskatījās kādreiz. Jā, un viņās var staigāt un reāli sajust. Jā, tieši tā kā, manuprāt, ir to vērts apmeklēt, ne? Noteikti, jā. Lai nedaudz noķert to maģisko svētku atmosfēru, mēs atnācām uz Harry Pottera veidu stila kafejnīcu. Un vajadzēja pateikt maģisko vārdu kādu no Harry Pottera filmas, un vienīgais, ko es atcerējos, bija Avada Kedavra. Dāvs nebija īpaši impressed, vai ne? Jā, man ar lielākais fans nevar atcerēties neko citu. Dzīvoklītī forši atpūtāmies, jo šitās labas dienas riktīgā staigāšanā bijušas. Dāvs man uztaisīja pāris bildes un video uz mūsu skaistā balkoniņa. Paldies tev par to, dodieties uz manu Instagram, lai tās apskatītu. Un tad tagad mums pēdējais vakars, vai ne? Pēdējais vakariņas, jā, es domā. Un man ir pēdējais vēl uzdevums. Man jāatrod tas cilindra veidīgais skurstens, es nezinu, kā nosauc to desertu. Pēdējais vakariņas mums būs nedaudz vairāk tādā amerikāņu stilā. Mēs atradām rīktīgi stilīgi. Stilā uz meksikāņu stilu, jā. Uz meksikāņu stilu amerikāņu tipa restorānā. Atradām rīktīgi stilīgi vietiņu, un tad mēs ēdīsim fajitas, tāpēc Dāvs teica meksikāņu stilā. Tā ir jau kur klasika tavējā pēc kārtas klausies. Tā kā man itāļi tiek griežot, tad sevi meksikāņiem. Labu apetīti! Superīgi arī noformāts viss ir. Tiekšā ir kur vrapi, tur ir gaļiņa, tad viss pārējais sastāvdaļas. Tad labā ziņa, mēs esam beidzot dabūjuši galveno tirdziņu. Kaut cik brīva. Nav tik daudz cilvēku. Diez kāpēc? Diez kāpēc? Sliktā ziņa, ka tad lielākā daļa no būdiņām 2008 jau ir aiztaisījušās cietsvētdienas vakarā. Tas ir normāli, bet vismaz var paiet. Var paiet, jā. Nu, es nezinu, mēs atradīšu savu skurstenīti. Cerēsim. Vai kur ir? Ir uzvara! Jē, es paņēmu ar kaneli. Garšo kā maizīt ar cukuru un kaneli. Nē, nevar būt, Madara. Ņem tu pagaršo. Aha, man baterija lādēs ārā. Maizīt ar cukuru, vai ne? Jā. Bet siltu un mīkstu, garšīga. Toliņ ķersimies klāt koferu pakošanā, jo mums rīt lidojums ir no paša rīta, kaut kur 6:30 man šķiet, tā kā ir noslēdzies mūsu Gdaņskas Ziemassvētku izbrauciens. Es ļoti ceru, ka jums patiks šis video. Neaizmirstiet nospiest like pogu, kā arī, protams, pieskot manam YouTube kanālam, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Tagad ļaušu nākotnes Madarai, tai, kas montē šo video, izvēlēties šī vlogmas video komentāru. Hello no nākotnes Madaras, kas montē šo video, un tad šī vlogmas dienas komentārs ir no Grietuks 982. Mīļš, paldies par tiešām tik jaukiem un sirsnīgiem vārdiem. Kopumā mums šis ceļojums patiešām ļoti patika, ļoti piepildīts, ļoti foršas 2 dienas. Gdaņskā ir ļoti skaista arhitektūra, ļoti forša tāda maiga arī atmosfēra. Un jā, es jums nolausu super foršu atlikušo dienu, un tad jau tiksimies vlogmas video numur 5. Mēs esam pār pusē. Tā!